Šodien ieskatīsimies Eiropas Savienības izglītības projektos, sākot ar pirmskolas izglītības iestādēm, skolām, arodskolām, līdz pat nopietniem universitātes zinātnes projektiem. Bet par visiem noteikti nepaspēsim pastāstīt, jo tādu projektu tiešām ir ļoti daudz. Un tātad iesākumā noteikti jānosauc aizkrauklis pirmskolas izglītības iestāde Zīlīte, kur notiek ēku paplašināšana un sporta zāles būvniecība. Tas noteikti palīdzēs bērniem izaugt stiprākiem un norūdītākiem. Ļoti gaidīta bija arī pirmskolas izglītības iestādes Spodrība paplašināšana un jauna korpusa būvniecība Dobeles novadā. Projekta gaitā bērndārzam ir iedots jauns vārds – Spodrītis. Pirmais prieks mums jau bija par to, ka bija izveidot skaisti laukumi. Bērni rotaļājās ar prieku, viņus nevarēja dabūt pat atpakaļ grupiņās pusdienās, jo vēl gribēja turpināt spēlēties smiltīs un braukt ar mašīnām, rāpot pa slīdkalniņiem. Jaunajās telpās viss ir skaists, gaišās krāsās, mierīgs tāds un saulains. Un mana grupa ir tādās krāsās, kā es pati jūtos, saulainās krāsās. Aknīstē veiksmīgi tika realizēts projekts kvalitatīvai dabas zinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Aknīstes vidusskolā. Visi renovētie ķīmijas, bioloģijas, fizikas un matemātikas kabineti nodrošināti ar mūsdienu izglītības standartu realizēšanai atbilstošu materiālu tehnisko bāzi. Projekta īstenošanas rezultātā paaugstināsies vispārējais vidējais izglītības kvalitāte un skolēni būs motivēti nākotnē izvēlēties ar dabas zinātnēm un inženieru zinātnēm saistītās studiju programmas. Aizkrauklis arod vidusskolā notika mācību korpusa renovācija un mācību telpu modernizācija. Pateicoties šim projektam, ēka izskatās daudz pievilcīgāka un, kad projekts noslēgsies, mācību darbs noteikti būs veiksmīgāks. Arī Dobeles amatniecības vidusskolā tika realizēts projekts mācību kvalitātes uzlabošanai. Šā projekta ietveros bija iespēja īrēt interaktīvos mācību līdzekļus un projekta rezultāts izmanto ne tikai iesaistīti autotransportu un ēdināšanas pakalpojumu audzēkņi, bet projekta rezultāts izmanto arī vispārējie, kas mācās skolā. Mums notiek skolā ļoti interesanti konkursi, kurus apmaksā projekts. Tad mums ir mācība ekskursijas, kuras mēs nevarējām atļauties līdz šim tādā apmērā. Skolotāji prot ne tikai labi lietot datorprogrammas, viņam tagad jāstrādā un jāizved uz savu metodisko materiālu. Tāpēc, ka projekta ietvaros 10 skolotājiem jāizved uz savu metodisko materiālu. Un tas ir ļoti labi, ka ir vispirms apmācīti skolotāji, un tagad viņi ražo un noformē savu metodisko darbu. Lūk. Un nākamais solis projektu nebeidzās. Es saprotu, ka decembrī tas būs tikai nobeigums, kā to savu metodisko materiālu viņam vajag ievietot sava e-vide, jaunā mācību vide. Tas ir mums nākamais jaunais posms. Vēl procesā, bet drīzumā tiks pabeigts vērienīgs projekts Jelgavas amatu vidusskolā. Projekts bija vienkārši vajadzīgs, lai uzlabotu mācību telpas, lai uzlabotu aprīkojumu, lai vienkārši būtu estētisko baudījumu Jelgavas amatu vidusskolā. Atjaunojamās, renovējamās jomas faktiski ir divas specialitātes. Tā ir metāla apstrāde un tā ir maisu un miltu konditorijas izstrādājuma specialitāte. Klāt mēs pieliekam vēl visas vispār izglītošo priekšmetu specialitātes. Šajā brīdī, par ko visvairāk tiek runāts, strādājot gan metāla apstrādē, gan varbūt tās arī maizniecībā, ir ķīmija, fizika, matemātika, rasēšana, kas faktiski skolā netiek mācīta. Mums tiek renovēts kabinets, mums tiek iegādātas iekārtas, tiek pilnībā sakārtots ķīmijas kabinets, gan ar materiālajām vērtībām, tas ir ar iekārtām, gan arī renovētas telpas. Arī matemātikas kabinets tiks renovēts un sakārtotas telpas, arī aprīkojums pilnīgi jauns. Pirmo reizi mēs pie viņiem viesojāmies 16. augustā un pat neticējām direktors optimismam, taču šonedēļ, redzot paveikto, mēs sapratām, ka tas ir reāli un rezultāts būs ļoti skaists un turklāt kvalitatīvs. Arī augstākās izglītības iestāžu darbs uzlabojas pateicoties Eiropas Savienības līdzfinansētiem projektiem. Būtisks pavērsiens zinātnes attīstībā Latvijas Lauksaimniecības universitātē notika pēc mūsu valsts iestāšanās Eiropas Savienībā.
Un tad pavērās ne tikai jaunas iespējas zinātniskiem kontaktiem, jauniem projektiem, bet arī būtiski palielinājās atbalsts ar Eiropas fondiem gan zinātnes infrastruktūras attīstībā, gan arī jauno zinātnieku audzināšanā, izglītošanā. Un šeit patreiz, piemēram, šajā gadā no visa universitātes budžeta apmēram 3. daļa ir Eiropas fondu nauda. Un savukārt no šīs naudas 1/3 daļa ir tieši doktorantu atbalstam un jauno zinātnieku atbalstam. Lauksaimniecības mašīnu mehānikas zinātniskajā laboratorijā tiek veikti pētījumi Eiropas sociālā fonda finansētajam projektam cilvēku resursu piesaist atjaunojamā enerģijas avotu pētījumiem. Pamatā pētījumi vērsti uz biomasu, enerģētisku augu biomasu un to maisījumu, izgatavošanas iekārtu, projektēšanas metožu izstrādi. Tātad pamatā mēs gan gribam radīt jaunas mehanizācijas līdzekļus, gan arī beigās izstrādāt teoriju, kā viņas projektēt. Mēs strādājam nākotnē un esam paredzējuši 2 tādus lielus blokus realizēt. Katru vairāk par 3 miljoniem. Tas ir veterināru medicīnas klīniku jaunbūvi, lai mēs varētu konkurēt ar tuvākajiem kaut vai kaimiņiem, Igauniem un arī pārējiem. Un otrs ir pārtikas tehnoloģijas fakultāte. Latvijas Lauksaimniecības Universitātes tehniskā fakultāte šajā pēdējā gadā apgūs 1,4 miljonus latu no Eiropas projektu naudām. Šis finansējums ir paredzēts gan iekārtu iegādēji, gan arī būvniecībai. Ir arī cerība, ka iekārtas tiks saņemtas līdz pat gada beigām un arī būvniecība tiks pabeigta, tā skaitā fakultātes ēkas siltināšana. Līdz ar to jauno gadu fakultāte varēs uzsākt jau jaunā, pavisam citā kvalitātē. Šis nelielais ieskats projektos ļauj saprast, cik nozīmīgs ir Eiropas Savienības līdzfinansējums dažādiem izglītības projektiem.